Sveiki visiem! Ar jums Emīls no FX Finance ar prognozēm tātad uz 19. maiju 11. gadu. Un tātad sāksim. Tātad vakar gaidījām, ka eiro mums varētu atgriezties pie šī caurstā kanāla, bet viņš to neizdarīja. Un gaidījām, lai viņš aiziet līdz šim tātad pārdošanam, un viņš to arī neizdarīja. Tātad turpina ļoti lēnām kāpties uz augšu. Bet uz doto mirkli mums tāda šis nelielais kanāliņš, kas ir izveidojies, mums tāda ir iespēja nopirkt pār 42,30 un gaidīt attiecīgi cenu atkal uz augšu līdz pat tātad 43,70. Jā, tad tas būtu arī mūsu mērķis. Nu, varam uztaisīt mazliet konservatīvāk, 42,30 līdz 43,65, teiksim tā. Punkti ir pietiekoši daudz. Jā, teiksim, tā mērķis ir ļoti labs, un potenciāls cenai aiziet uz augšu arī ir diezgan augsts. Kā arī tādi, ja cena aiziet uz augšu, vai no sākuma nonākot uz leju, un mēs nopērkam un aiziet uz augšu, vai arī, ja viņi uzreiz aiziet uz augšu, tad mēs, protams, varam atvērt pārdošanas pār cenu 43,70. Tātad tās ir ļoti labas pārdošanas, kur mēs tātad varam iestāties, jā, par cik tur ir dienas līnijas, un arī 4 stundu līnijas, un arī 4 stundu FIBA ir, tāpēc mēs šeit noteikti varam pārdot. Tātad tas ir būtībā, kas ir gaidāms uz eiro uz H4, tātad pirkumi no 42,30, risks, tātad līdās pateikšu precīzi, mums tātad ir aptuveni 55 punkti, jā, tad 55 punkti, un mērķis ir tātad 130 punkti aptuveni, tātad 130, 135. Un, ja mēs pārdodam eiro tātad no 43,70, mūsu risks tātad ir 85 punkti, un mērķis, tātad minimālais mērķis ir tātad 110 punkti. Jā, tātad tas būtu minimālais, jā, lielākus mērķus mēs skatīsimies pēc situācijas, bet maksimāli mēs varam mērķēt uz 300 punktiem. Tālāk, tātad dolārs pret Kanādas dolāru. Tātad uz doto mirkli mums uzreiz patreizējo cenu ir tātad pirkšanas 96, 87, jā, tad šis diapazons no 96,90 līdz 96,80 ir pirkumi, kuri jums tātad ir jāizvieto, lai varētu iestāties šajos darījumos. Jā, kā redzam, cena ideāli atgriezās pie šīs līnijas. Lūk, šeit ir korekcija, un šeit, un tagad cena tieši pieskārās pie viņas, un uzreiz mazliet atlec, jā, bet, teiksim, tā tagad mums atkal neliela korekcija veidojās. Bet varam tāpatās gaidīt, ka viņš turpinās kāpties mums. Tātad šeit ir pirkumi, un risks šim te darījumam mums tātad, ja mēs pa tekošo cenu skatāmies, ir tātad aptuveni 80 punkti, un mērķis ir tātad 90 punkti. Tātad šādi te 90 punkti. Un pēc tam tātad būtībā uz Kanādas tas arī laikam ir viss, jā, tikai pirkumi par patreizējo cenu. Tālāk dolārs pret franku. Tātad šeit mums ir jāsagaida tātad šīs līnijas caurstiens, un pie atgriešanās mēs varēsim pirkt, vai arī, ja franks nokrīs līdz pat šim te mediānas atbalstam, tad šeit mēs arī varēsim pirkt. Precīzi cenu nepateikšu, viss ir atkarīgs no pozīcijas, kur viņas pienāks. Tad es parādīšu šo te mediānu. Tad lūk, šeit šādi te viņa mums iet. Ja? Lūk, šādi te varam uzzīmēt, kā redzam ir caurstiens, ja būs atgriešanās, tad šeit mēs varēsim noteikti atvērt pirkumus. Mūsu mērķis būs diezgan liels, tātad aptuveni arī, ja skatāmies pēc maksimālajiem mērķiem, jā, tad 290 punkti. Jā, uz ko mēs tātad varam mērķēt. Jā, minimāli arī vēl pagaidām nav zinām atkarībā no korekcijām, kāda veidosies. Bet risks šim te darījumam uz pirkumiem arī pagaidām nav noteicams, jā, par cik nezinām, kurā vietā šeit līnijai pieskarsies, bet tie būtu aptuveni arī tātad 100 punkti, ar ko ir jārēķinās. Bet minimālais mērķis uz patreizējo brīdi izskatās tātad aptuveni kādi 128 punkti. Tātad, labi, tas tātad ir par dolāru franku. Ja caursit pie atgriešanās pērkam, mērķis ir tātad augstākā slēgšanās cena, risks zem iepriekšējā zemākā punkta. Ja nokrīt uz leju, tad arī pērkam, jā, tad nepateikšu precīzi cenu, mērķis, jā, pagaidām arī nav zināms, bet risks, tātad mums ir 100 punkti, jā. Nu tā, tālāk, tad Austrālijas dolārs pret dolāru.
Tad šeit mums vakar cena aizgāja, jā, līdz pirkumiem, nopirkām, jā, tad līdz attēlošu šo te horizontālo līniju, no kuras mēs tātad pirkām, tad lūk šādi te, tātad, nu, lūk tā. Tad nopirkām, kā redzam, līnija netika caursista, jā, mazliet viņu šķērsoja 8 punktus, bet tas nekas nav trakas, jā, par cik lielāks periods, jā, lielāks nobīts ir pieļaujams. Tāpēc šeit atvērām pirkums un mūsu profits nostrādāja ar 50 punktiem plusā. Jā, tad, ja mēs, protams, sagaidījām mērķus un tad izmantojām šo te signālu. Bet tagad šo te horizontālo līniju vajag dzēst nost, jā, no viņas vairs vajadzības nav. Ko mēs tagad varam gaidīt, ir tātad caurstienu šim te horizontam, un tad pie atgriešanās mēs arī varēsim atvērt pirkšanas darījumus. Mērķi mēs varēsim uzstādīt līdz pat šai te pretestībai. Kā redzam, šīs te divas virsotnes tiek savienotas, un tur arī būs mūsu mērķis. Kā arī, ja cena caursit un neatgriežas pie šīs te līnijas un aiziet līdz pat šai te pretstībai, tad mēs uzreiz varam iestāties pārdošanās. Kā arī precīzi cenu tagad nepateikšu, par cik, jā, nav zināms, cik strauji viņa virzīsies uz augšu, vai tas būs vairāk sāniski, vai tas būs arī uzreiz. Tāpēc vienkārši ievērojot, kad cena pienāk pie šīs te mediānas, jūs varat pārdot. Risks šajā gadījumā mums ir jāsalai virs iepriekšējās virsotnes, un tas ir aptuveni 120 punktu apmērā. Bet mērķis mums tāpatās ir diezgan liels, aptuveni 300-350 punktu arī lielumā. Tas ir, ja cena aizies. Arī neaizmirstam, ja Austrāls arī aizies līdz šai te pretstībai, tad eiro visticamāk arī aizies līdz savām pārdošanām. Un šeit jau ir masveida pārdošanas gan uz eiro, gan uz Austrāļu, un liels potenciāls ir tieši uz kritumu. Tāpēc nebaidieties no lieliem mērķiem. Jā. Jūs varat viņus, teiksim, tā izvietot. Ja cena sasniedz šo te horizontu, jā, varat pārlikt tātad stopu pa nulēm, lai vairs ne ar ko neriskēt. Ja gadījumā viņš tad caurstīs šo te horizontu un dosies uz leju, tad būs pēc diezgan liela pēļņa. Tāpēc, teiksim, tā nevajag baidīties izvietot lielu stopu, atvainojas profitu. Tālāk, tad tas ir uz Austrālijas dolāru. Turpināsim, tad Jaunzēlandes dolārs. Mums tātad ir, šeit gaidījām atgriešanos un iestāties pirkumos, bet, kā redzam, mazliet nepietika. Austrāls aizgāja līdz pirkumiem, bet Jaunzēlanda, diemžēl, neaizvēl. Ko mēs tagad varam darīt, ir tāpatās gaidīt atgriešanos pie šī horizonta, par cenu 78,38 nopirkt. Risks tātad mums būtu aptuveni 85 punkti, jā, un mērķis mums tātad būtu, nu, teiksim tā, augstākā slēgšanās cena uz patreizējo brīdi arī tātad ir 85 punkti. Bet, ja tātad viņš dodās uz augšu tālāk, tad pēc caurstienu un atgriešanās mēs varam nopirkt, tad mērķis būs augstākā slēgšanās cena, un risks tad būs zem iepriekšējās korekcijas. Vēl nezinām, kāda būs šī korekcija, jā, vai viņa būs lielāka vai mazāka, jā, tad tur mēs arī viņu paslēpsim. Nu, būtībā tas tātad ir arī viss. Kā redzam, jā, tirgus ir diezgan sāniskā kustībā pagaidām, tad varam gaidīt tādu spēcīgu kritumu visdrīzāk uz eiro. Jā, tādējādi arī dolārs pret Kanādu mums arī dotos uz augšu, ja eiro tātad sāktu kristies. Bet, nu, gaidīsim, tad jau arī redzēsim, jā, kā tad šie signāli atstrādājas. Kā arī visu šo signālus var cīkāk apstīt tātad FXF mājaslapā sadaļā fórums, tad tur viss tiks izvietots ar visiem attēliem, un tātad viss aprakstīts par kādām cenām, kur pirkt, kur pārdot, kādus mērķus likt un kādus riskus, kuram no šiem te valūtas pāriem. Un tad ar to es arī atvados. Paldies par uzmanību, tad jau līdz rītdienai. Veiksmīgi jums tirzniecība!